Labrīt, kolēģi! Labrīt, varbūt nākamie kolēģi vai tie, kas mūs nomainīs. Prieks redzēt, ka ir ēnotāji un kam interesē gan skolas direktora darbs, gan tas, ko viņš dara kā deputāts. Un šodien tātad ir kārtējā izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja. 8 deputāti piedalās klātienē, Antra Krasta ir attālināti. Šodien pie dienas kārtības ir ierosinājums, jo sākotnēji bija ietverts jautājums par dalību programmā Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm. Šobrīd šis jautājums dažādu apsvērumu dēļ tika izņemts un ir laikam sagatavošanas procesā, bet mēs šo jautājumu varētu arī apskatīt šodien, un tad jau mēs saprastu lietas būtību, un tad šis jautājums varētu arī turpināt tikt izskatīts attīstības komitejā, un tad pēc vajadzības arī finanšu un domas sēdē. Deputāts Arnis Rozīts ir rosinājis šo jautājumu tomēr apskatīt šodien, un kolēģi, man būtu vajadzīgs jūsu viedoklis, kā jūs domājat, vai mēs šo jautājumu varētu iekļaut, vienalga kādā stadijā tas šobrīd ir, un sākotnēji izskatīt šeit. Kolēģi, kāds ir jūsu viedoklis? Atbalstam. Ja mēs atbalstam, tad apskatāmies, kas tur īsti ir, un tad virzāmies uz priekšu. Tātad mēs pievienojam kā 8. jautājumu šo te par sadarbību ar Basketbola savienību un laukumu izveidi. Tā varam izdarīt, ja? Jā, jautājums. Tas jautājums mums kaut kā parādīsies dienas kārtībā? Refrešot. Labi. Tagad parādījās. Refrešosim. Latviski runājot. Un parādījās. Jā, tātad šodien mums ir 8 dienas kārtības jautājumi, no kuriem pirmais tātad ir tieši par dienas kārtību. Un tātad es lūdzu jūs, cienījamie deputāti, godājamie deputāti, kā mēs no ēnām domas sēdē iemācījāmies, ja? Aicinu jūs balsot par dienas kārtību šodien. Vienbalsīgi esam apstiprinājuši dienas kārtību. Paldies! Slēdzu šo balsojumu un varam pāriet pie nākamā dienas kārtības punkta. Par finansējumu liela formāta akvareļu ziedu gleznu izstādes organizēšanai. Lūdzu, vārds Lindai Tiļugai. Labrīt! Mums ir liels prieks, ka iedzīvotāji izrāda savu iniciatīvu un sniedz mums kultūras projektu pieteikumus. Un šī mēnesī esam saņēmuši 2. Un kā pirmo es tātad ziņošu par ādažnieces mākslinieces Maijas Eglītes pieteikumu. Viņa vēlas veidot gleznu izstādes, no kurām viena arī norisināsies Ādažu kultūras centrā, un apmeklētājiem tā bez maksas būs pieejama. Un attiecīgi projektā viņa prasa tehniskos izdevumus, lai nosaktu kopējās izmaksas ir 2495. Un atgādināšu, ka tātad no kultūras projekta finansējuma maksimālā summa, ko mēs varam atbalstīt, ir 1000 eiro. Tātad es lūkšu atbalstīt jūs šo projektu ar 1000 eiro un sniegt atbalstu tātad Maijai Eglītei, lai viņi varētu pilnvērtīgi organizēt šīs te gleznu izstādes. Paldies, Lindai!
ēnām es varu izstāstīt, ka Linda ir kultūras centra vadītāja. Jā, Ādažu novadā, gan Ādažos, gan Carnikavā notiek diezgan aktīva kultūras dzīve, dažādi pasākumi, jā. Varbūt es vēl varu izstāstīt, ka mums ir ļoti liels prieks, ka iedzīvotāji un interesanti piedalās kultūras dzīves veidošanā, jo tādējādi mēs tikai varam paplašināt to pakalpojumu klāstu, kas ir apmeklētājiem pieejams. Un arī bagātināt ar saturu un tāpēc arī kultūras centrs ir izstrādājis tādu nolikumu, kā mēs varam atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas ar attiecīgu naudiņu, un tā viņiem arī ir vieglāk tātad veidot un piedalīties kultūras dzīvē. Paldies. Bet atgriežoties pie Maijas Eglītes, tad lūkšu atbalstīt ar to maksimālo 1000 eiro finansējumu. Jā, paldies, sapratām. Kolēģi, vai kādam ir kādi jautājumi? Varbūt jums, jaunie kolēģi, ir kāds jautājums? Kāds jūs izstādes gribētu redzēt? Kas jums interesē? Kas jums patiktu? Grafiti izstāde, varbūt? Jūs padomājiet. Mēs te diezgan tā atklāti un draudzīgi runājam, tā ka, ja jums ir kaut kas jautājams vai piebilstams, tad ļoti, ļoti droši, ja? Tā, labi, tad es aicinu balsot. Cienījamos deputāti. Cienījamie, godājamie deputāti, aicinu jūs balsot un aicinu arī atbalstīt šo priekšlikumu un virzīt tālāk uz šī mēneša kārtējo domas sēdi. Es spiežu pari, un tad parādīsies, ka es arī esmu nobalsojis. Un tie burtiņi parāda, no kurām partijām ir iebalsot cilvēki. Sārakstīt. Jā, precīzi. Tad sarakstiem. Vai tik piezīmes? Jā, šis saraksts. Paldies. Paldies, kolēģi. Vienbalsīgi visi esam nobalsojuši par, līdz ar to šis jautājums virzīsies tālāk uz domas sēdi visu deputātu lemšanai. Paldies, slēdzu šo balsojumu. Paldies Lindai. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Par finansējumu projektam Alderu ciemu kopienas kultūras pasākumi un tradīciju stiprināšana, un turpina Linda Tiļuga. Jā, visi zinām, ka Alderu ciema kopiena darbojas ļoti aktīvi un iesaistās arī visos lielos svētku organizēšanas procesos, un Inga Mažēļko ir iesniegusi projektu par finansējumu piešķiršanu tīri tehniskajiem izdevumiem, tas ir saliekami galdi, nojumi, krēsli, lai varētu turpināt šo aktīvo darbību, jo viņi piedalās gan lieldienu pasākumos, gan organizē visus saulgriežu pasākumus ziemā un vasarā, kā arī kopīgi mēs sadarbojamies 4. māja pasākumu rīkošanā. Un ļoti liederīgi būtu, ka mēs atbalstītu Alderu kopienu ar to aprīkojumu, kas pasākumos ir patiešām nepieciešams. Un tādējādi viņi varētu turpināt arī gan ne tikai kultūras pasākumos to pasākumu rīkošanu, bet arī tur tāpat notiek talkas un dažādi iedzīvotāji tikšanās. Tā kā šis projekts arī ir ļoti, ļoti vērtīgs un lūkšu atbalstīt ar arī maksimālo finansējumu 1000 eiro. Un kopējā projekta izmaksas ir 1890. Lūkšu atbalstīt. Paldies! Sapratām, kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumu nav. Jaunie kolēģi, jūs zināt, ka Ādažu novadā ir daudzi ciemi? Zināt to? Sēja karta pētījuma. Nu, piemēram, vienu ciemu varat nosaukt? Eimuri. Eimuri, pareizi, jā. Vēl ir kāds ciems? Un viens no ciemiem ir Alderu ciems, ja? Un tur iedzīvotāji grib organizēt pasākumus. Kā jūs domājat, vajadzētu atbalstīt iedzīvotājus, ja viņi grib organizēt pasākumus, ja? Labi, tad godājumi. Es mazliet papildināšu. Mums ir radusies tāda ļoti laba ideja sadarbībā ar kopienām, it sevišķi ar Kaungales un arī ar šo pašu Alderu kopienu.
Gaujas svētkos tad veidot tādu kopienu kvartālu, kur visiem būs pieejama informācija, ar ko nodarbojas kopienas, kā viņas sevi prezentē vai vienkārši tikšanās, un arī jaunajiem tātad ēnām šīs dienas būs iespēja satikties ar daudzāku kopienu pārstāvjiem tieši Gaujas svētkos. Klau, bērni, jūs zināt, kas ir kopiena? Pēc kā tas izklausās? Kaut kāda grupa cilvēku, jā, kurus vieno kaut kādas kopīgas intereses, kur grib darīt kaut kādus labus darbus kopā. Ja? Vai arī vārds banda? Šī vārda vislabākajā nozīmē. Kolēģi, bandas ir slikts. Kolēģi, aicinu balsot. Godājumie kolēģi, aicinu balsot. Aicinu atbalstīt. Ļoti labi ideja, man liekas, tas kopienu kvartāls. Jā, tiešām labi ideja. Paldies, Līna. Ja jums ir iespēja katram uzrunāt vēl kāds, es konkrēti esmu jau vienojusies ar Kalngales kopienu un Alderu kopienu par viņu dalību šajā kvartālā, bet mēs varam aicināt pilnīgi visus, un tas būs arī tāds reprezentatīvs, kad visi gan savstarpēji satikšanās, gan arī iedzīvotājiem būs iespēja, diskutēt vai tam līdzīgi. Jo vairāk izdotos viņus pierunāt, piedalīties, jo būtu interesantāk. Jā. Paldies par iniciatīvām, paldies par šo projektu izskatīšanu. Deputāti ir vienbalsīgi atbalstījuši, un līdz ar to virzām uz domas sēdi 23. aprīlī. Paldies Lindai, šo jautājumu slēdzam. Un ejam pie nākamā par skatītāju zāles iznomāšanu biedrībai Talantu centrs. Kā jums šķiet mazās ēnas par skatītāju zāles iznomāšanu? Kas to varētu ziņot? Kas šo jautājumu varētu ziņot? Tas arī piederās pie kultūras? Jā? Tad tā pati Linda varētu ziņot? Jā, labi. Dosim vārdu Lindai, lai viņa ziņo par šo jautājumu. Tātad esam saņēmuši biedrības Talantu centrs, vairāk, kas ir pazīstama kā Jamaks mūzikas skola, iesniegumu par telpu nomas atlaides piemērošanu, jo kā jau katru gadu viņi atkal grib organizēt pie mums šī gadā 23. aprīlī savu audzēkņu koncertu. Tātad mūsu kopējā nomas maksa, kas viņiem būtu pēc viņu norādītā laika, tātad 4 stundas par skatītāju zāli, kora klasu un tehniskajiem pakalpojumiem sastādīt 500 eiro, un mēs pēc lēmuma par telpu nomas atlaides piešķiršanu varam maksimums pielāgot 75% atlaidi. Lūdzu tad viedokli un atbalstīt. Paldies, Linda, par ziņojumu. Kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav, atbalstām. Līdz ar to es aicinu jūs, cienījamie deputāti, nobalsot. Jūs nospēdīšu pat, tu parādīsies. Tā visi deputāti vienbalsīgi ir nobalsojuši par, tātad mēs atbalstām, ka šis pasākums var notikt un tiek piešķirta atlaide. Paldies! Arī šo jautājumu mēs virzām uz... Nē. Jautājums nav jāvirz. Nekur šo jautājumu nevirzām, jo šīs komitejas kompetencei ir šo izlemt. Paldies! Un varam pāriet pie nākamā jautājuma. Paldies Lindai par iepriekšējo jautājumu sagatavošanu. Nākamais jautājums par biedrības Kalngalieši iniciatīvu projektu. Un ziņo Mārīte Kiseļevska. Jā, labdien! Tātad biedrība Kalngalieši ir iesnieguši pieteikumu iniciatīvu projektam, un projekta mērķis ir 2026. gadā Kalngalē sarīkot ciemu iedzīvotāju
tātad galveno šo gada notikumu tradicionālās kaimiņu dienas, kas notiek šogad jau 15. reizi. Pasākums ir, principā, tur visas dienas garumā ir paredzētas sporta spēles, gan komandām, gan arī bērniem aktivitātes, un arī vakara izskaņā ir balle. Un līdz ar to kopējais svētku dalībnieku un apmeklētāju skaits vidēji ir paredzams līdz 200 cilvēkiem, no tiem aptuveni puses 40 seniori un 40 bērni. Projekta kopējais finansējums ir 1780 eiro, un biedrība lūdz tādu pašvaldības līdzfinansējumu 1500 eiro apmērā. Tāmē redzami arī tātad sadalījums. Viss atbilst nolikumam, ir aparatūras noma, mūzikas izpildījuma noformējums, piepūšama atrakciju noma. Tātad savā finansējumā viņi iekļauj bērnu radošajām aktivitātēm nepieciešamo finansējumu, noformējumu materiālus, piemiņas dāvanas, arī augstā zupa un papildus nepieciešamie materiāli. Tātad esmu izvērtējusi un atbilstoši nolikumam, projekts ir ieguvis 24 no 26 punktiem. Viss atbilst tātad projekta mērķim. Tātad lūgums atbalstīt biedrības Kangalieši projektu. Paldies, Mārija, par ziņojumu. Kolēģi, kādi jautājumi? Kas uzstāsies? Nav zināms. Tur ir DJs, Kangaliešiem ir DJs, un tad viņš nodrošina šo pasākumu, muzikālo noformējumu. Paldies. Jums nav kādi jautājumi par šo pasākumu? Jūs negribējāt paprasīt, vai arī kādi, kas dzīvo citos ciemos, var aiziet tur uz to ballīti? Jums negribētos aiziet uz piepūšamām atrakcijām? Var aiziet, tas ir publiski pieejams pasākums, arī draudz. Piepūšamās atrakcijas, mūzika, salda. Jā. Aktivitātes bērniem, radošas bērniem un augstā zupa. Kad tas būs? Jūs ievērojāt? Tur bija rakstīts, kad tas notiks. 18. jūlijā, pašā vasaras viducī, ja? Paldies! Bet līdz tam ir jānodzīvo, tas ir atzīst. Kopš ievēlēšanas Cienījamie kolēģi, aicinu balsot, aicinu atbalstīt un virzīt uz kārtējās domas sēdi šo jautājumu. Sūdu mēģinās sākāt. Pilnvērs, viņš ir īpaši bīstams laiks. Tā, jā, visi Deputāti vienmēr ir tik draudzīgi. Jā. Ikstā. Paldies, kolēģi! Visi esam vienbalsīgi atbalstījuši šo pasākumu ar līdzfinansējumu, kas ir atbilstoši domas noteikumiem. Un paldies Mārītei! Šo jautājumu varam slēgt un iet pie nākamā jautājuma par biedrības Garkalnes Olimpiskais centrs iniciatīvu projektu. Un šo jautājumu arī mums stāstīs Mārīte Kiseļevska. Un kā jums šķiet, par ko tad Mārīte varētu strādāt domē, ja viņa stāsta par šādiem te, varētu teikt, kopienu projektiem? Par ko viņa varētu būt atbildīga? Visiem projektiem? Par dažādiem projektiem, molats, tieši tā, par dažādiem projektiem, kurus iedzīvotāji vai tās kopienas iesniedz. Un viņi tieši atbildīgi par kopienu darbu, un lai pašvaldība varētu atbalstīt kopienas un viņa iniciatīvas. Ja? Jums kāda ideja būs ticamākais pie Mārītes iesiet, un viņa palīdzēs jums atpakaļ. Jā, tad vārds Mārītei. Vai pie manis pateiks? Jā, tātad šis ir līdzīgi kā arī Kangaliešiem, arī biedrības Garkalnes Olimpiskais centrs. Šis jau ir ikgadējs pasākums, tātad Garkalnes Olimpiskās spēles. Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju socializēšanos, organizēt mūzikas priekšnesumu. Sporta festivāla ietvaros ir arī dažādas aktivitātes jauniešiem, pieaugušajiem un senioriem, lai kopā tātad veselīgi pavadītu brīvo laiku. Īstenošanas laiks arī paredzēts ir jūlijā. Tātad pasākumā plānota 50 līdz 70 dalībnieki vecumā no 15 līdz 75 gadiem.
Kopējais finansējums ir 2400 eiro, no kuriem tiek lūgts pašvaldības līdzfinansējums 2000 eiro apmērā, un paša finansējums tātad ir 400 eiro. Tāmē iesniegtie izdevumi tātad ir atlīdzība mūziķiem, mūzikas aprīkojuma noma un meistarklase bērniem arī, kas šogad ir papildinājums, un materiāla vakara pasākuma vietas noformēšanai. Tad izvērtējot šo projektu, secināja, ka projekts ir ieguvis 23 no 26 punktiem, un tie izdevumi tad atbilst projekta mērķim. Tāpēc lūdzu atbalstīt Garkalnes Olimpiskā centra iniciatīvu projektu. Paldies, sapratām. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Kurā datumā uz Garkalnes? Tur mēnesis izskatās. Tā ir jūlija pēdējā sestdiena. Nu, tad tur jūlijā katru nedēļas nogali var kaut. Sāc jūlijas, augustu, katrs weekendā vien pa svētku. Labi. 25. tu gribēji teikt. Jā. Kolēģi, aicinu balsot, aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Paldies! Esam vienbalsīgi atbalstījuši. Ui, piedod, jā. Kamēr Arta skatīsies, kā nobalsot, kā jums šķiet, mēs te piešķiram naudu, vai tā mēs vienkārši tā sagribam un piešķiram, vai ir kaut kādi konkrēti dokumenti, nolikumi, saistošie noteikumi, uz kura pamata mēs varam iedzīvotājiem piešķirt finansējumu, savukārt iedzīvotāji var iesniegt šos projektus. Kā jums šķiet? Domāju, ka jūs skatāties pēc tā, kas būtu tā kā vairāk noderīgs. Pamatā visam ir konkrēta kārtība. Jo citādāk visi grib, un kā tad tu vienam dosi un otram nedosi, tā nebūs godīgi. Tāpēc, ja atbilst tam, kas tiešām, kā tu saki, kas pašvaldībai būtu vajadzīgs, un tas ir iestrādāts konkrētos dokumentos, tad iedzīvotāji izlasa šos dokumentus un skatās, jā, mans projekts varētu tā kā būt atbilstošs. Es iesniegšu, ja? Un tas viss ir ieplānots jau gada sākumā, tā saucamajā budžetā. Ģimenē jau jūs ar droši vien plānojat, vai jūs varēsiet aizbraukt kādā ceļojumā, vai nevarēsiet, vai ne? Tāpat arī pašvaldība plāno, jo mēs nevaram pilnīgi visu izdarīt, ko vien uz pasaules kāds grib. Pareizi. Tāpēc ir attiecīgi dokumenti, normatīvi akti, saistošie noteikumi, nolikumi. Naudiņa. Jā, un paredzēts konkrēta nauda, cik var šādiem projektiem tērēt. Un, kad tā naudiņa beigsies, tad viņa beigsies, tad būs jāgaida nākamais gads. Ja? Pēc labāk idejas gada sākumā. Jā, un tagad esam visi nobalsojuši, redz, visi vienbalsīgi atbalsta šo projektu, līdz ar to varam doties pie nākamā jautājuma. Teiksim paldies Mārītei par iepriekš sagatavotiem jautājumiem, un tagad skatīsimies, kas mums ir nākamais jautājums. Par nomas maksas atlaides piemērošanu telpu nomas līgumam numur 215 un vārds Aijai Ribai. Lūdzu. Labdien! Aija ir devusies atvaļinājumā, tādēļ ziņojuši es. Ir sagatavots protokola lēmums par atlaides piešķiršanu telpu nomai martā biedrība orientēšanās klubs Kāpa. Un attiecīgi lūdzu piešķirt atlaidi telpu nomai vingrošanas nodarbību līgumam martā, ņemot vērā, ka biedrība sniedz pakalpojumus senioru veselības veicināšanai. Kā arī jāpiebilst, ka esam saņēmuši iesniegumu par telpu nomu arī aprīlī un maijā. Bet protokola lēmums ir par martu. Paldies, lūdzu, vārds Raivim. Ārnis pateica, vienkārši roku pacēlis arī ierosināt, varbūt var papildināt pie vienas. Jā, mēs šodien esam arī saņēmuši izpildu direktoru vietnieci Ingas Reķes rakstisku lūgumu un aicinājumu arī šo te līgumu pagarināt arī šeit pat pie šī jautājuma par aprīli un maiju. Ja jums nebūs iebildumu, kolēģi, tad mēs varam pie šī paša lēmuma pievienot, jo līgums ir parakstīts starp Ozolaini un tātad un vingrotājiem par telpu nomu.
Jā, vēl bija roka ar tai, lūdzu. Jā, es gribēju jautāt, vai šī vingrošana ir tā pati vingrošana, ko mēs pagājušajā X apstiprinājām? To projektu, ko biedrība Kāpa bija iesniegusi. Un tad mums tur bija diskusijas par to, cikos un kā tur iet, bet domas sēdē nebija nekāda lēmuma projekta. Tāpēc es nevaru saprast, vai tas ir šī ietveros vai kas. Aija, lūdzu. Labrīt, jā, Aija, tiešām Aija? Jā, labrīt, es pieslēdzos pie šī jautājuma. Jā, man arī bija jautājums, jums pagājušais bija diskusijas par tām vingrošanām, un vai šī vingrošana atšķirās no tā, kas ir iesniegts projekta ietveros. Mēs, diemžēl, neredzam tos projektu pieteikumus, mēs tikai skaņojam par telpu nomu, bet laikam kaut kas līdzīgs tur ir. Līdz ar to tad, jā, bija jautājums, vai mēs pagarinam par aprīlu un maiju, vai šī te lēmuma ietveros, es saprotu, ka jā, bet tad jautājums, vai mēs pagarinam līgumu, vai tiks apstiprināts viņiem projekts, jo mēs arī nezinām, kā rīkoties šobrīd. Jo projektā jau bija daudz, es atvainojos, ka es bez rokas. Projektā, ja es nekļūdos, tur jau nebija uz pāris mēnešiem. Tā vingrošana bija uz daudz garāku laika periodu, turpinot jau līdzinējo praksi un iedzīvotāji jau ļoti ir iecienījuši tās vingrošanas. Bet Inga, kā? Redz, ka Mārīte varēs mums paskaidrot droši vien. Jo tās vingrošanas ir tik daudz, ka, man liekas, mēs visi esam drusku apjūti. Pašiem būs jāsāk. Jā, Raivi. Kolēģi, dosim vārdu Mārītei, labi? Mums tā sākumā dara. Jā, tātad iepriekšējā X komitejā tika izskatīts tātad pieteikums orientēšanās kluba Kāpa vingrošanai. Taču netika virzīts tālāk uz domas sēdi, jo papildus izskatot tātad materiālus, kā arī sazinoties ar iesniedzēju, tika noskaidrots, ka tā kā iepriekš tika lūgts noskaidrot, vai varētu nodrošināt vingrošanas pēcpusdienos un vakaros, vai arī brīvdienās, ņemot vērā to vecuma grupu, uz ko iesniedzēja un arī treneri norādīja, ka tātad šajos laika posmos nevar notikt nodarbības, viņai nav pieejami brīvie laiki. Papildus izskatot tātad sīkāk tos dokumentus, arī konstatēja vienu neprecizitāti, kas tātad būtiski neatbilst nolikuma noteikumiem, un proti tātad nolikuma 70.5 apakšpunktā noteiktēm, ka attiecināmās izmaksas ir lektora, ekspertu un citu speciālistu atlīdzība, izņemot projekta īstenotājus un dalībniekus. Šajā gadījumā ir tā, ka projekta iesniedzējs ir orientēšanās klubs Kāpa, kurā arī valdes locekle un iesniedzēja tātad ir Tamāra, kas ir arī trenere šo vingrošanas nodarbību, kas tika norādīts arī pieteikumā. Un ir tā, ka nevar būt, ja tas ir valdes loceklis šai biedrībai, viņš nevar pats nodrošināt arī šīs nodarbības. Tāpēc tika sniegta arī atbildes vēstule, tātad, un lūgts precizēt tātad pieteikumu atbilstoši nolikumam, ja vēlas pretendēt uz šo atbalstu saņemšanu, un vai nomainīt treneri, vai risināt kaut kā to jautājumu, bet jā. Tātad lūdzām novērst nepilnības un iesniegt pieteikumu vēlreiz, kas līdz šim nav saņemts. Tāpēc arī netika virzīts tālāk šis jautājums par vingrošanu šo konkrēto nodrošināšanu. Paldies. Ilonai, vārds Ilonai, jā. Lūdzu, Ilona. Jā, labrīt. Varbūt šo jautājumu mēs varētu neskatīt šī protokola lēmuma ietvaros, bet līdz domas sēdei ar Mārīti mēs tātad tiktu galā ar šo jautājumu. Ja tāda lēmuma projekta par līguma pagarināšanu būtu iespējams sagatavot, tad mēs viņu sagatavotu uz domas sēdi atsevišķi. Labi, Arta, lūdzu. Es domāju, ka šeit izkristalizējas divi aspekti. Viens ir tas, ka ir bijis pieteikums projektam, kur cilvēki norāda uz savām vēlmēm turpināt nodarboties ar to, ko jau viņi gadiem ir darījuši. Tas viss valkas ļoti gari. Pirmais pieteikums līdz mums vispār nenonāca. Sākums ir visam martā. Mēs gandrīz pusgadu marinējam cilvēkiem iespēju vingrot. Un man liekas, tās birokrātijas, visi šitie te līkumi, kas tiek mesti, nav tādi labi.
Un tas nav absolūti labs signāls mūsu cilvēkiem un kopumā tam mūsu darbam, ko mēs darām. Es domāju, ka ir jārod iespēja sazināties ar iesniedzēju, saprast, tur tās nianses, kas tur, es neticu, ka tur ir vēlreiz viss jāpārakst, vēlreiz viss jāpārplāno, atkal vēl komiteja nākamēnes, tad pēc tam uz septembri varbūt viņi varētu vingrot. Tas nav labi. Tāpēc es lūgtu, gan Māriju tevi, gan Ingu, sazināties, izdariet tā, lai viņi var vingrot. Tur nav nekāds tur milzīgs, es nezinu, šķērslis. Tur ir pietiek ar to, ka Tamāra varbūt nav tas tajos papīros, lai viņi nerādās kā tās grupas vadītājs un viss, un tas var iet jau uz domas sēdi. Tur nav nekas. Bet kā tur ir divi vingrot? Tur ir divi. Tur ir divi treneri, lai paliek viens treneris un lai viņi tie cilvēki var sākt nodarboties. Tur ir pieteikti divi treneri, Tamāra iziet ārā un vingrošana turpinās. Visi ir brīnišķīgi, es tūlīt iedošu Ingai Reķevāt, visi brīnišķīgi, cilvēki grib kustēties, grib vingrot, par šo nav nekāda iebilduma, bet tomēr ir kaut kāda kārtība, vai ne? Un ja es iesniedzu projektu un cilvēkiem mums izskaidroju, pats to pēc tam vadu to vingrošanu no acīm redzot, tas nav korekti, bet iedosim vārdu Ingai Reķei. Tad tomēr visiem ir vienādi nosacījumi un noteikumi. Lūdzu, Inga. Jā, paldies par vārdu. Es arī esmu diezgan šajā visā iesaistīta un iedzinājusies. Aizvakar man bija saruna ar iesniedzēju Tamāru Kosmačevu. Un es gribētu teikt tā, ka piedodiet, bet nosacījumi visiem konkursu noteikumi visiem ir vienādi. Tas nozīmē, ka es iesniedzēju arī skaidroju, ka šī gadījumā, kā jau mūsu speciālists Mārīte minēja, iesniedzēji nevar norādīt sevi gan kā valdes locekli, gan kā īstenotāju finansējumu saņēmēju. Par to otro skolotāju. Tas otrais skolotājs projekta pieteikumā ir norādīts tikai kā rezervists gadījumā, ja skolotāja Tamāra nevarētu vadīt nodarbības. Es izstāstīju iesniedzēju arī risinājumus, kā viņi varētu rīkoties, lai pieteikumu salabotu. Tālāk visa atbildība, ko darīs biedrība, ir viņas pusē. No pašvaldības, piedodiet, pietiek varbūt tos pārmetumus, ka mēs tur neesam izskatījuši, vai kā šī gadījumā arī teksts par to, ka cilvēki vingro 10 gadus, piedodiet, arī citi cilvēki grib vingrot 1 gadu vai kādus dažus mēnešus, un ir interese arī no citiem. Līdz ar to, ja kāds vēlas iegūt publisku finansējumu vingrošanai vai kādai citai aktivitātei, tad dokumenti ir korekti jāsagatavo. Nevar pašvaldības darbiniekus vainot par to, ka dokumenti nav korekti iesniegti. Paldies. Lūdzu vārds Aijai, pēc tam Marta. Jā, es gribēju norādīt, ka vingrošana notiek, nav tikusi pārtraukta dēļ šīs te projekta neesamības. Iesniedzēja prasa tātad telpu nomas līgumus, un mēs tos gatavojam, bet tas regulāri ir tas, ka mēs lūdzam šo telpu nomas iesniegumu un iesniegumu par atlaides piemērošanu iesniegt saulēcīgi, lai mēs varētu sagatavot jums dokumentus uz X komiteju un lūdzam to izdarīt līdz mēneša 18. un 20. datumam, lai paspētu sagatavot un saskaņot, bet tas ir regulāri tiek iesniegts mēneša pēdējā datumā vai pieņemsim 26. decembrī, un mēs esam arī paskaidrojuši, ka mēs negatavojam, mēs kā Tautsnams nelēmjam par atlaižu piešķiršanu, bet to dara X komiteja, un no savas puses kā mēs saņemam, tā mēs sagatavojam, bet ir tā, ka mēs tiekam vainot, ka mēs nedodam atlaides, un līdz ar to jautājums, ko darīt ar to aprīļa māju, vai mums atkal jāgatavo nākamais lēmums, vai tad vienkārši varam pagarināt līdz tam māja beigām, pamatojoties uz šo te protokolu lēmumu. Paldies! Paldies, Arta, lūdzu! Jā, es gribēju pajautāt, kādi tie risinājumi būtu, kas būtu jādara iesniedzējiem, lai viņi varētu īstenot šo projektu. Tas ir viens un otrs, vai tie grozījumi būtu tādi vienkārši, ka tur var uzrakstīt, ņemot tur grozījumu uz iesniegto projektu, vai tur atkal ir jāsniedz jauns projekts un atkal viss tā procedūra jāiet tā kā no jauna.
Tie ir 2 jautājumi, un trešais ir tāda piebildes, ko es varbūt arī būtu forši kaut kādu refleksiju saņemt atpakaļ, cik ir feini, ka mēs piesaistam tos Eiropas finansējumu visādām tām fiziskajām aktivitātēm. Un pēdējos gados es esmu redzējis, ka tas ir diezgan vienveidīgi, pārsvarā ir nojošana. Un es domāju, vai tur ir iespēja kaut kā dažādot arī tos virzienus šīm aktivitātēm iedzīvotājiem, jo cilvēki grib būt aktīvi, bet es domāju, tā nojošana vienā brīdī jau tā kā piegriežas. Paldies, Zintis, lūdzu. Paga, bet tie jautājumi, tie 2 jautājumi, kādi ir tie priekšlikumi biedrībai? Vai? Manuprāt, Inga jau izstāstīja, jau bija tikšanās, ir visādi priekšlikumi. Jā, bet es gribētu zināt, kādi ir šie priekšlikumi. Kam tu uzdod šo jautājumu? Piemēram, Ingai, Mārītai. Es domāju, ka nebūtu korekti pašreiz sniegt atbildes uz šo jautājumu, izklāstot, kādus priekšlikumus mēs iesakam iesniedzējiem, kurš pats nevar izdomāt, kā iesniegt pieteikumu, kas atbilst konkursa nosacījumiem. Es esmu ieteikusi vismaz 2 variantus, kas visi ir leģitīmi, iespējami, izpildāmi. Jautājums ir tikai, vai pats iesniedzējs vēlas tos īstenot. Savukārt par jautājumu, ko jūs uzdevāt par Eiropas Savienības projektiem un nojošanu kā vienīgo aktivitāti, es lūgtu atbildēt Ingai Pērkonai, ja Inga Pērkona ir pieslēgusies, jo par to atbild attīstības un projektu nodaļa. Visticamāk. Ir Inga pieslēgusies, vai? Pieprasījums piedāvājums. Labi, uz šo jautājumu mēs atbildēsim tad e-pastā deputātiem, jo varētu būt, ka viņi ir nav pieslēgusies. Zintis? Jā, es saprotu tiem projektiem, tādā ziņā, pašvaldības arī pārstāvs kādreiz darbojušies, saprotīties nolikums, kas, bet tie nolikumi tieši godīgi, es pats kaut ko mēģināju, man tur garupēt tie aktīvisti prasīja kaut projektu iesniegt. Es saprotu, mēs deputāti, mēs tos nolikumus apstiprinām, bet citi tiešām ir diezgan sarežģīti. Ja tu ikdienā tu nestrādā, tad tur tev ir tā. Protams, visi es vienkārši tā saku, jā. Tad mums vajadzētu ko, kā es, skatoties, mums jāatbalsta tie, kas kaut ko dara, parasti darītājs dara. Un sevišķi, ko es skatos, arī ejot pa Cārnikaus ārējiem ikdienas dzīvē, satieku arī... Zīns ir stāstnieks. Jā, satiekot arī seniorus, viņi jau pazīst, nāk vārdu pajautā, paraud uz pleci, kaut kas nav, vai kaut kāds problēmas, daudz arī tās praktiskās par ceļiem. Tādēļ jau viņi tevi ir ievēlējuši. Jā, pajautā. Un tāpēc es teiksim, par senioriem. Man spēc kaut kā penčuki, seniori, ja būtu iespēja, lai viņi vingro kustās pirmkārt, viņi mazāk nav prasīt mums pabalstus. Tas arī viens pabalsts, un katrs būs veika veseli, mazāk aizies zālēm. Un ne visi, es saprotu, jā, ka daļa var droši vien tur tos samaksā par tām nodarbībām, bet ir daļa, kas, diemžēl, tur tajā tik līdz jāsāk maksāt, tad tā daļa atkrīt. Viņi vairs nenāk, jo viņi nevar to samaksāt. Un es saprotu, arī esmu prasījis arī tiem senioriem, nevis pensijām, bet seniori par tiem laikiem. Viņi saka, jā, ka šis laiks ir praktiski pirms pusdienas laika, kāpēc labs, jo daudz arī piedalās bērnu, mazbērnu vadāšanā, tur skolu par pulciņu vai ko tur, tad viņš to var izmantot, tad tas laiks ir tāpēc. Un citās laikos tās telpas tautas nams jau pēcpusdienu tur nāk jau visādāk citi pašdarbnieki, dejotāji, kas tur vēl nāk iekšā. Tad vēl, vai nevaram to pašu līgumu slēgt, pateikt, kaut kādu iedot ilgāk to termiņu, nevis tur mēnesi vai 3, bet dodam līdz gada beigām. Ja viņi pārstāja vingrot, tad līgums izbeidzās vienkārši.
Varbūt tās mums nav katru reizi tur, kad, piedodiet, jātaisa papīri, jāgatavo iedodam viņiem to termiņu ilgāk iedodam. Līdz gada beigām. Lai viņi tur, viņiem ir skaidrs, līdz gada beigām viņi tur drīkst iet. Viņi cits kaut kādas novirzes tādā ziņā no pasākumiem, vai ja kaut ko tu nevar, tad var painformēt, tos laikus var tu pieskaņot. Tā kā, man liekas, ka tā būtu, ja iespējams tā ir, kad ilgāk to termiņu iedodam, nevis tā līdz, kad mājas tur mājas, bet dodam līdz gada beigām. Un viņi saprot, ka tad var, mēģināšu arī sazināties ar iesniedzēju, uzprasīt, saprast, kāda bija saruna ar kolēģiem, kā palīdzēt, iespējams palīdzēt, noformēt, jo arī grib saprast. Es saprotu to domu, biedrība nevar pat, tur nevar, viena tā persona nevar būt. Viena un tā pat. Jā, es sapratu, jā. Tā ir tā galvenā praktiski sāpt. Tur ir sanāk tāds interesants. Jā, bet saka vienkārši tā, ka, jo es uzskatu tā, ka tie, kas dara, viņi parasti var izdarīt daudz, tie cilvēki. Es pats iedomājos, nezinu, cik jau trenēju labi, nebūtu korekti runāt, nezinu, pa gadiem vai cik tur, bet tas tā, tie, kas kaut ko dara, tie var parasti izdarīt daudz, un to mēs redzam arī skolās, kur visi bērni ir, tie, kas sporto, dzied, dejo, visi praktiski vien tie paši bērni pēc būtības, un arī šeit ja kāds grib darīt, dodam, lai dara. Jā, par to nojošanu arī es tā iedomāju, tā, kad Kvārta teica, ka tikai nojo. Ka tikai nojo. Drīz vai tur projekti jātur. Es attieksmi to nolikumus, ko mēs stiprinām, tos projektu nolikumus, tur nākamais droši es pieļauju, kad vairāk arī pašam tur jāiedzinās, tā jau skatījos, bet tur likās, ka visi tajā brīdī visi saprotams, visi forši, bet tur izrādās, ka vēl viss, kas tur ir apakšā. Es saprotu to, ka tā naudiņa, kas iedotas senčiem, kas tev to viņi tur, viņi paši tur organizē kaut kāds vingrošanas, tu neorganizē tām biedrībām, kas ir iedotas. Tas tāds ir, ja tu neesi pensionāri biedrībā, tad tu nav tā, jā? Nē, var viņi, bet tikai tā, kad tur baigi sarežģīt. Es teikšu godīgi, ir sarežģīt. Man pat, es neteiksim, ka es tur beigās gudrinieks, bet vienkārši tā pat lasot, mēģinot saprast, ir sarežģīt. Paldies. Paldies. Jā. Es mazu repliku, es redzu, Raivi, tūlīt iedošu tev vārdu. Latvijas valstī seniori skaitās no 60 gadu vecuma, pensionāri no 65. Es neko nekomentēju, tā tikai maza replika. Tad šī ir mazliet cita vecuma grupa, bet brīnišķīgi, ka jau no 55 gadiem cilvēki grib kustēties un darboties par to. Neviens neko neiebilst. Tas ir brīnišķīgi, ka cilvēki apvienojas. Vēl viena replika, mēs speciāli iedevām 2000 katram pagastam, lai nevis tikai konkrētā biedrība var kaut ko darīt, bet tieši ar nosacījumu, ka ir jāaicina visi cilvēki, kam ir interese, kurš grib kustēties, kurš grib pabūt kopā un socializēties un tam līdzīgi. Bet ir kaut kādi nosacījumi un tu saki, vajadzētu palīdzēt, bet ir jau palīdzēts, ir jau pateikts, ir vairāki varianti, un cilvēki to var sakārtot. Un Tamāra ir pietiekami gudra, apsviedīga, aktīva, un es domāju, viņai nav nekādu problēmu ieklausīties un to izdarīt. Un šajā kontekstā viņi ir prasījuši telpas līdz maija beigām, jo vasarā acīm redzot, viņi nojos vai kaut ko citu, ko veselību veicinošie projekti var piedāvāt. Un tad no rudenes droši vien būs atkal kaut kas cits, un varbūt, ka kultūras centrā vasarā pa dienu kaut kas cits notiek. To mēs tā nevaram uzreiz šeit pateikt un izsvērt. Bet ja mums šajā mirklī ir lūgums līdz maijam, tad tas ir lūgums līdz maijam. Labi. Tas bija manas īsas replikas. Vārds Raivim, pēc tam redz, kur Mārīte un Ilona arī vēl piebildīs kaut ko. Paldies! Jā, paldies. Es arī gribēju pateikt, noteikti atbalstu, lai sportot cilvēku, bet šobrīd lēmuma projekts ir par kaut ko citu. Tad par to arī aicinātu nobalsot. Lūdzu, Mārīte.
Jā, es varbūt mazliet piebildīšu saistībā ar to finansējumu sadalu, lai ir konkrēti skaidrs, lai nav kaut kāda nekorekta informācija. Tātad, kad tika nolemts, ka vingrošanas senioriem varētu tikt nodrošināta sadaļā nolikumā, kas ir pie biedrību atbalsta nodrošināšanas, ja, tad tikai iedots papildus finansējums. Nevis konkrētām biedrībām tikai viņu nodarbību nodrošināšanai, bet tieši divām biedrībām, lai viņas nodrošina senioriem vingrošanu katrā no pagastiem. Tas nebija tā, ka tikai vienas biedrības vingrošanas tiek nodarbības. Tika aicināti visi seniori pieteikties šajās nodarbībās. Tika vairāk kārt runāts gan arī ar senioru biedrību Senči, kas ir Carnikavas senioru biedrību, gan arī ar invalīdu biedrību un aicināts kooperēties un kopā tātad apmeklēt šīs vingrošanas nodarbības. Arī ar treneriem šis tika pārunāts un tāda iespēja pastāvēja. Vai tā ir nevēlēšanās vai vēlme tā kā drīzāk savas individuālās nodarbības turpināt, šobrīd tāds bija lēmums, tātad sakopot seniorus vienkopus šajās vingrošanas nodarbībās, un tam tikai iedots papildus finansējums, vienkārši citā sadaļā. Tas arī viss. Paldies, sapratām. Lūdzu, Ilona, mēs ļoti ceram, ka Ilona kā jurists mums ieviesīs gala skaidrību. Es par šo protokolu lēmumu, kamēr jūs runājāt, es paskatījos, ka burtiski vakar biedrība ir iesniegusi iesniegumu par telpu nomas līgumu pagarināšanu. Mēs esam jau sagatavojuši nomas līgumu, un nomas līgums jau ir pagarināts tas par vienošanos par grozījumiem nomas līgumā, pagarinot termiņu līdz 27. maijam. Un šis līgums jau parakstīts no mūsu puses, un es domāju, šodien palūkšu, lai klubs parakst arī no savas puses, un tad mēs varam protokolu lēmumu papildināt aprakstošajā daļā par to, norādot, ka šis telpu nomas līgums jau ir pagarināts, un līdz ar to atlaide ir piemērojama arī uz periodu līdz 27. maijam. Labi, tad to papildinājumu mēs tā kā komitejā neredzēsim, bet uzticamies, ja? Kolēģi, man liekas, mūsu komitejā mēs kaut kā tā spējam, ja? Ja kolēģis saka, un tad labi, tad es aicinu balsot, pievienojot klāt tātad aprīlu un māju, to, ko šobrīd viņi lūdz. Pareizi? Es pareizi sapratu, ja? Pareizi. Labi, tad es aicinu balsot. Šis bija sarežģīti, vai ne? Varēja kaut ko saprast, par ko mēs te vispār runājam? Nē, es ticu. Un jums tas nav arī vēl jāsaprot. Cik jūs man ir prieks, ka jūs esat godīgi un vispār šīs problēmas jūs neskat. Jūsu omītes grib tur vingrot, bet jāiesniedz pareizi dokumenti. Opīšu un omītes. Jā. Labi, man izbijās dators. Es mutiski varu parādīt. Ja varu mutiski piefiksēt. Un omītēm jau vakarā jau ir tur seriāli jāskatās gaņiem. Viņas nemaz nevar vakarā aiziet savu seriālu. Bet tā jau ir. Seriāli visu dienu. Labi, tātad vienbalsīgi visi par. Zintis Vārds, mutisks balsojums par. Paldies, kolēģi, tā ir mūsu komitejas kompetence. Šo jautājumu nekur tālāk nevirzam. Paldies visiem, kas palīdzēja mums saprast un ieviesa skaidrību. Apni, tev sēdēt? Skaidrs, katrs Tas ir īsti gar gudāk, viņš jau žāvājās. Tā, tad es iepriecinu mūsu ēnas. Mums šodienas dienas kārtībā būs pēdējais jautājums. Jautājums numur 8. Bet tas, ka jūs nevarat nosēdēt, tas ir ļoti normāli atbilstoši jūsu vecumam. Tā ir jābūt, jo tāds garas sēdēšanas bērniem nemaz nav veselīgs. Tātad 8. jautājums par dalību programmā Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm. Un liels paldies Ainārai, ka viņš varēja operatīvi pieslēgties, jo vakar mēs ar Aināru runājām pa telefonu, bet kolēģiem ir interesi, un var jau būt, ka nemaz nav tik slikti vairākas reizes šo jautājumu izrunāt, lai tad pie pēdējā balsojuma tiešām visiem ir viss skaidrs. Tad es lūkšu Aināru, pastāstīt mums par šo.
Labdien, jā. Latvijas Basketbola Savienība ir izsludinājusi pasākumu programmu Jauns basketbola laukums nākamajām zvaigznēm. Programmas mērķis ir uzlabot iedzīvotāju iespējas un interesi nodarboties ar basketbolu Latvijas reģionos. Viena projekta īstenošanā pašvaldība var saņemt Basketbola Savienības ieguldījumu 2 FIBA basketbola laukumu 3x3 seguma ieklāšanai, kā arī 2 groziem. Programmā laukumiem ir jābūt savienotiem kopā, tā lai varētu nepieciešamības gadījumā arī spēlēt basketbolu 5x5. Pašvaldības galvenais uzdevums ir izveidot pamatni. Pamatne var būt jau gatava, pamatni var būvēt no jauna, pamatni var atjaunot, ja viņa ir, teiksim, šī situācijā kaut kur neatbilstoša. Pašvaldība ir atbildīga gan par projektēšanu, gan par tiem darbiem, kas ir visi nepieciešami pamatnes sagatavošanai. Un programma ir jārealizē praktiski 8 mēnešu laikā no brīža, kad tiek parakstīta dokumentācija par sadarbību. Mēs esam centušies izskatīt vairākas vietas konkrēti, kur mums šis basketbola laukums varētu būt. Viena no šīm vietām bija domāta un izskatīta Podniekos, taču šeit šī situācija ir diezgan sarežģīta. Ja notiek kaut kādi būvniecības darbi un tā tālāk, tad šī situācija tikai sarežģītos un būtu ļoti, ļoti liels apgrūtinājums. To apliecināja arī būvvalde. Tad mēs skatījāmies, kur uz doto momentu mēs varētu šādu laukumu izvietot. Mūsu ar Edvīnu piedāvājums bija konkrēti Cernikavas stadionā, jo Cernikavas stadionā šis sintētiskais laukums, kas ir uzklāts uz doto momentu, ir nekvalitīvs un ir liels problēmas, cik viņš vispār ilgi nokalpos, un arī garantijas naudas viņam, cik es saprotu, pašvaldība iegūt vairs nevarēs, un mums būs jāremontē viņi par saviem līdzekļiem. Tad mēs piedāvājām šo vietu, kas tā kā ir lēmuma projektā arī tagad iezīmēta. Savukārt pēc vakardienas informācijas, kuras saņēmu no Gata Miglāna, ir varbūt tās arī iespēja, kad Basketbola Savienība atļauj šo projektu sadalīt 2 laukumos. Tas atkal maina situāciju diezgan krasi, jo tad mums pienāk klāt vēl 2 vietas, vai pat 3 vietas, kuras mēs varam izskatīt. Viena vieta ir Kalngale, viena vieta ir Garciems, un viena vieta ir Gaujas kooperatīvs, kur ir vecais asfalta segums, kur arī var atjaunot virsmu un iekārtot basketbola laukumu. Praktiski pa lielam tas arī ir viss, kas ir šajā programmā nepieciešams izpildīt. Pašvaldībai jānolēm, kurā vietā tad mēs šo laukumu veidosim. Laukumu, es domāju, obligāti vajadzētu piedalīties, jo šis segums ir ļoti kvalitīvs kopā ar 2 basketbola groziem, un viņu vajadzētu uzklāt kādā no šiem te laukumiem. Lūgums ir atbalstīt šo te dalību šajā programmā un atrast labākās, pareizākās vietas, kur to izdarīt, lai bērni varētu nodarboties un arī iedzīvotāji nodarboties ar basketbolu. Var atbildēt uz jautājumiem. Jā, sapratām. Domāju, ka jautājumi noteikti būs. Rekur Aivis, pēc tam Arnis. Pēc tam Zintis. Man tāds absolūti nopietns jautājums, ņemot vērā, ka tas ir jaunajām zvaigznēm, vai tur būs kāda vecuma ierobežojuma?
Nē, programmā nekādu vecumu ierobežojumu vispār nav. Es saku tikai tas, ka pirmajā pašā nolikumā ir rakstīts par šo te basketbola laukumu, ka viņiem ir jābūt apvienotiem. Un galvenais, ka viņiem ir jābūt aktīviem, jo jābūt ir pēc tam arī iesniedzot pieteikumu programmā, jābūt aprakstītam, kādi pasākumi tiek uz šo laukumu plānoti, lai Basketbola savienība varētu pārliecināties, kad laukums tiek izbūvēts un tai pašā laikā arī maksimāli izmantots. Arnes. Jā, Ainārs jau daļai pieskārās šim jautājumam, jo es arī redzēju, ka šis jautājums ir iekļauts uz izglītības komiteju. Esam izņemts, bet izlasīju un sazinājos arī ar Aigaru Neripu, kas ir treneris, kas arī ir ļoti vērtēts un atzīts speciālists no Basketbola savienības puses, viņiem tur ir labi kontakti. Un ir tā, ka es noskaidru, tur Aināram ieteicu ar Aigaru noteikti sazināties un arī viņi iesaistīt šajā visā plānošanā un runāšanā, bet ir tā, ka Ādažu novads ir ļoti novērtēts no Basketbola savienības puses. Un cik es runāju gan savienību, gan ar Aigaru idejiski, bet tas idejiski pastāv iespēja, kad šo projektu var dalīt. Bet tur tad Aināram niansēt ir jāzinās ar Basketbola savienību, es domāju iesaistot arī Neripu kungu, ka var dalīt. Un arī Aigars par šo jau bija runājis Basketbola savienībā. Un patiesībā no Basketbola savienības viņi redz, ka šo jau laukumu vislabāk būtu izvietot pie Ādažu vidusskolas, jo tur tas viens laukums ir 13. gadā līdz viņš ir nelietojams, jo viņš slīd. Un tur ir vairāk aspekti. Tur ir spēcīga sporta skola izmanto arī šo laukumu ikdienā ļoti daudz. Tur ir lielākā vidusskola Latvijā. Ir divas biedrības basketbola, kas ir reģistrētas Ādažos, kas šo laukumu izmanto. Un arī Basketbola savienība tad ir redz no tā viedokļa, ka tas būtu visplašākais izmantojamais veids šim laukumam. Un lūdzu izvērtēt arī šādu iespēju šo laukumu realizēt Ādažos, kur ir šie sintētiskie laukumi, bet viens saka, man liekas, nemaldos 13. vai kurā gadā ieklāts, un viņš principā ir nelietojams. Viņš ir lāpīts un vispārējais, un viņš nepild savu funkciju, jo viņš slīd un ir bīstams jau principā lietošanai. To, un otrs variants arī, ko es runāju ar Aigaru, bija Kalngalejā, jo Kalngalē šobrīd dzīvo īstenībā viena no labākajiem 3x3 basketbolistiem, tur ir Markus Mamais. Jāizmanto arī ir iespēja, manuprāt, ka Kalngalē dzīvo arī Basketbola savienības prezidents Kaspars Ciprus. Līdz ar to varbūt šādā veidā mēs varam realizēt divus projektus novadā, bet to tad Aināram vajadzētu iesaistot Aigaru Neripu, būtu lūgums tiešām sazināties ar Basketbola savienību, vai pastāv šādas iespējas, un ja pastāv, tad, vismaz cik es saņēmu informāciju, tad virzīt divus projektus, vai viņi ir kopā kā vienā projektā, vai dalīti divi projekti, tas jau niansēti jārunā Basketbola savienību, bet tādu informāciju es ieguvu, tādu mutisku apstiprinājumu es ieguvu, ka šādi varētu strādāt, un es lūgtu izvērtēt šos divus variantus. Basketbola laukums pie Ādažu vidusskolas, lai nodrošinātu tiešām pamatfunkciju un basketbola popularitātes audzēšanu, kā arī puslaukums Kalngalē. Paldies! Paldies, Zinte, lūdzu. Jā, droši vien. Es varu atbildēt? Jā, protams, Zinte, jā? Jā. Ar Neripu kungu mēs sazinājāmies jau pirms šī projekta izsludināšanas 2 nedēļas iepriekš. Viņš arī mūs brīdināja par to, ka šādas aktivitātes tiek plānota, un no viņa puses pēc būtības tieši bija arī norādīts, ka būtu ļoti vēlams šo projektu realizēt Kalngalē. Tad, kad mēs ar viņu komunicējām, tad nebija, vai viņam nebija zināms tajā momentā, vai varbūt viņš aizmirst par to pateikt, kad ir tieši šis nosacījums par 2 apvienotiem laukumiem. Tāpēc, teiksim tā, mēs arī sākotnēji nemaz neizskatījām nevienu no ne Ādažu vidusskolas stadionu, ne arī Cernikavu. Mēs vairāk skatījāmies uz mazajiem laukumiem.
Bet tad, kad tika izsludināts un bija šis nosacījums ar apvienotajiem laukumiem, lai varētu spēlēt arī 5-5, tas drusku to situāciju mainīja. Bet, ja mēs runājam par Ādažu vidusskolas šo te laukumu, es nezinu, kuru Ārnis domā, to, kas ir pirmais vai otrais laukums ir pie tuvāk Bērziem, tad šim laukumam ir liela problēma tā, kad ir šī transformācijas būda un viņam ir šīs te betona apmals, kas ir ļoti, ļoti tuvu laukumam, praktiski viņas ir robežā ar laukumu, un arī šeit uzklājot tagad jauno laukumu, šī situācija īsti nemainīsies, tad šis segums ir jāklāj uz tagad esošo labāko laukumu, jo tad tur var tiešām taisīt šīs te sacensības un viņu pilnvērtīgi izmantot, jo tagad no Latvijas Basketbola Savienības cilvēks, kas apsekoja laukumu un 27. jūnijā, kurš organizēs sacensības 3x3 basketbolā uz šiem laukumiem, mums tieši arī norādīja par to, ka tas otrs laukumu, to otru laukumu var izmantot tikai pusi, jo viņš ir bīstams traumām un tā tālāk. Tā kā es nezinu, pa kuru tieši konkrēti Ārnis bija domājis, vai pa pirmo vai pa otro laukumu, varbūt var precizēt. Pirmo laukumu, kas tuvāk, jo tas ir ieklāts pirmais, tā teikt, viscenāk, un jā, viņam varbūt tās ir mazāk tie izgriezumi, tā teikt, lapījumi, bet viņam tas segums ir, idīski, viņš ir vecāks un slidināks un sliktāks. Bet doma bija par to pirmo, ko tā transformātora kaste netraucēja, un par to arī vakardien ar Neriku kungu runājām, ka tas būtu, tā teikt, arī sports. Jā, tas ir iespējams. Jā, pirmam laukumam tad to var darīt. Jā, tas ir iespējams. Paldies, Zinti, lūdzu. Jā, tas sanāk, saprot vienu, ka pašvaldībai ir viens projekts, zināma summa, jā, tur kaut kāda summa X, cik viņi iedod laukumam. Pieklāja laukumu. Tas ir, nav tas nedod summā, viņi dod projektiem. Pakalpojumu. Ja mēs varam, pieteikties ar 2 projektiem, tad tas būtu labi. Nesanāk kā zelta ziltiņa. Vienkārši tā, ka, jo runājot par Kalngalu, jā, protams, es zinu, kur dzīvo federācijas pārstāvs, jo mums tur ir Kalngalē jau grozs. Viss kārtībā, jā. Tas ir jāizmanto pozitīvā nozīmē. Es zinu, kur tas grozs tur ir Kalngalē esošais laukums, kur ir tur 3x3, jā, tur pēc būtības ir kas. Es labi, ja prasa man, es nezinu, tajā ciematā likt lielo laukumu. Tur jau nebūt lielo. Nē, tas maz, jā, pusī, kā tur tagad ir, viņi to atjaunot pusī, jo kas ir par to basketbolu, tas forši, bet tieks tur apkārt dzīvo labi, tā viena māja sākumā, jo tad, ka vasarā viņi spēlē, 9-10, un tā aizēja jau tie cilvēki, tu dzīvo bišķi tādi lielāki gadgājumi cilvēki. Viņiem tad loks vaļā ir, un tu bumsi, un, protams, jau tajā brīdī, kad tu netrāp grozā, tur visādāk izskat arī leksika tam līdzīgi. Un tas tā ir. Grozies kā grib, grozamies kā gribam, bet tas tā ir. Reāli dzīvē tas tā ir. Un tā, ka tur bija tā, ka tur var to, tas jāatjauno, tur var likt tev. Runājot par jauno, ja var pie Ādažu vidusskolas to lielo uztaisīt, droši vien. Ja var, tu netraucē, kā Ainās teica, netraucē tā nav būda, tas ir ēka, tā ir būve, transformators, jo tad tur mums sanāk nav pamat un baigi ļoti daudz jāieguldās. Bišķiņ, jā, jo, ja mēs taisam Garciemā, Garciemā arī droši tajos mazos ciemos, droši lielo laukumu taisīt ir jau neefektīvi. Savienībai nav interesanti. Un tādu lielos laukus. Jā, tu 3x, bet pēc būtības 3x3 tu var spēlēt 3 vai 4, tu visādāk spēlēt, kurš tur izskaidīt lielu laukumu, tas neefektīvi. Ja mēs varam, tad, jo Gaujā ir labi tur dzirnums 3 iekustināt, kur gāja runa par tur ir vieta, jau pamatni ir. Tad ja mēs varam paņemt maksimāli, kur 3x3, tad varbūt tās ņemam, ne tikai tur Kalngalī, varbūt tās arī, Gaujā ieliekam pie Ādažu vidusskolas. Labi, es beidz runāt. Jā, Nē, mēs jau respektīvi, kur mums mazāk jāieliek pamatnē, kur pamatni ir, ja tur ar tādām niansēm uzlabojumiem. Vai ir vietas, kur ir jātaisa praktiski no jauna tā pamatna, tad tu jau aiziet tev diezgan. Visi ir pīrāki, visi ir ūdens nestāvēt un tam līdzīgi pēc tam. Tā kā
Mums jāizmanto kur ir Kalngala, Gauja un pie Ādažu vidusskolas mēs varam uzlikt. Jā. Pēc Ānikas vidusskolas tur jāskatās, tur tas tāds ir. Jā. Varbūt tās tur nāks skola. Ānikas vidusskolas segums ir pašlaik tik kritisks. Jā, tur slapjā laikā klāja, laikam tur mitru, tur viņš, To būvnieku nolaid. Sliktākos Sliktākos. Ja tu pamat, labi, tur pamat, tur slapjā klāja. Slīdjās arī mums. Kolēģi vēl. Mēs atbalstam projektu, rakstam, kā teikt, ņemam, ko varam paņemt, jo, teiksim, pēc būtības, ja segums dod mums ir jāpaņem, ja mums vajag maz ieguldīt pamatnēs un kur tur mēs varam, un kāpēc gan ne? Arni? Jā, tas jautājums šodien jau tīri, es attīstības komiteja arī iet, bija pārlicis. Es ieteicu, ka man tā saruna ar Aigaru Neripu notika vakardien vakarā, viņš man zvanīja un lūdzu, lai mēs šo jautājumu parunājam, tā kā arī izglītības komitejā. Un tā kā Ainām kā ieteikumu, varbūt var iznāt sazināties LBS-u ar Aigaru Neripu, un varbūt tās attīstības sēdi vai finanšu sēdi, jo aktiem arī priekšlikumiem gan pa Kalngalu, gan pa Ādažiem. Tīri kā izvērtēšanai ir apsniegājuši varbūt tās izmaksas vai kaut ko tādu, kas nepieciešams ir, bet lūgums izvērtēt arī šos divus punktus, jo saku, tas ir tā teikt tiešā informācija no Latvijas basketbola sabiedrības, ka tā mums varētu atļaut. Bet to vajag sākt redzēt, ko mēs nevajadzētu šeit runāt par to. Sapratām. Kas turam? Ainār, vai tu varētu tad līdz attīstības komitejai noskaidrot šos jautājumus? Mikrofons neieslēdz. Lūgums ieslēgt mikrofonu. Ainār pakrat galvu, ka jauni. Jā, es varu sazināties gan ar Basketbola savienību, gan ar Neripu kungu un šos jautājumus noskaidrot. Protams, kad pastāv tiešām tāda iespēja, kad mēs varam dabūt diviem projektiem atjaunot segumu un vienā atjaunot segumu, otrā uzklāt segumu, par to jau mēs tikai būtu priecīgi. Centīšos uzzināt no Neripa kunga, ar kuru konkrēti man ir jārunā, jo, diemžēl, pēc manas prakses ir tā, ka nolikums ir nolikums, un es vados pēc nolikuma. Ja pastāv tādas iespējas, kad izskats savādāk nekā nolikumā ir, tad mēģināsim par to pārliecināties. Lai nebūtu pēc tam pārmetums sporta nodaļai, kad pēkšņi ir atteikums un pēc tam sanāca, kad mēs kaut ko neesam izdarījuši pareizi. Nē, uzjautāt vienkārši par sarunu jau nevienu nesitīs. Ja? Nē, es par to arī saku, ka es esmu gatavs sazināties un tā tālāk un iesniegt šos dokumentus, bet skatīties, vai tas būs atbalsts vai nebūs atbalsts, to es garantēt nevaru. Mēs jau neprasam garantiju. To jāstrādā, lai atbalstītu mūsu. Labi, tad šajā komitejā tas ir vairāk tāds informatīvs jautājums, un tas virzās tālāk uz attīstības komiteju. Un mēs esam vienojušies, ka sportdēļas vadītājs vēl mēģinās novada labā kādus jautājumus parisināt, un tad jau attīstības komitejā redzēsim, kā tas viss virzās. Un šoreiz tad mēs balsojam, ka mēs pieņemam zināšanai šo jautājumu. Paldies, Ainār, ka varēja pievienoties, un tāda pirmreizēja šī jautājuma izskatīšana varēja šodien notikt. Līdz ar to aicinu visus nobalsot, ka mēs pieņemam šo zināšanai, un tālāk jau attīstības komitejā skatīties tālāk šo jautājumu. Paldies! Visi vienbalsīgi esam nobalsojuši. Līdz ar to paldies visiem, kas piedalījās, kas gatavoja jautājumus, un līdz ar to mēs esam šodienas sēdi arī beiguši.